Bet vispār tas bija diezgan piselīgs pasākums. Pats virzulis kā tāds, nu nav jau sliktākais. Nu šis nav konkrētais, kas bija tajā amortizatorā iekšā, bet problēma bija tāda, ka šaibu, uzliekot šaibu, nenosac kanālu. Viņa nosac, bet sanāk tā, ka vidus daļa ir augstāk un apkārtējā nepiespiežās. Un viss vienkārši iet garām. Sākotnēji domāju, nu tā kā visiem. Salēju tur parastu eļu, nekas tur nestrādā. Nu, iebliezu arī biezo eļu, bet laikam tur viņi rūpnīcā vienkārši salēja parasto hidrolisko eļu. Tur jau viņas arī dažādu biezumu. Nu, kaut ko biezu, riktīgi lielu zapti ielēja iekšā, un tas tur vienkārši ļur darbojās. Problēma jau ir tanī, ka šim Ķīnas amortizatoram viņam jau nav citas regulācijas. Viņam ir tikai virzulis un šaibu paka, kas ir uz reboundu un uz kompresiju. Piemēram, rekur uz Samsonas ar štoks, nu kā piemērs. Viņam štokā ir caurplūdes kanāli, rekur redzēt kanāls, kur plūst eļu no augšas, iekšā radata, kas atver aizver. Nu, tā var regulēt, piemēram, reboundu. Nu, respektīvi, ar to var spēlēties arī to cietumu dabūtam amortizatoram. Ar šajā gadījumā to cietumu var dabūt tikai ar šaibām un virzulīti. Jo te nav, te ir vienkārši metāla stienis. Un tad es te ķīmiķoju ilgi un dikti, un beigās saķīmiķoju, sataisīju virzulīti, saslīpēju, šaiboju pa savam, kā man liekas, nu, tagad būs normāli, redzēs. Tas mocis jau tāpatās brauks pa ielu, bet tas bija interesants piedzīvojums.